that realness. Pastāv roku un te daram tādu lēcienu otru. Pastāvam roku, lēcienu. Pārliekam roku. Pārliekam roku, lēciens. Un tādu nelielu kustību ar korpusu palīdzam sevi, lai saglabātu inerciju. Inercija, jā. Jā. Roka, lēciens, roka, lēciens, roka, lēciens. Tādā veidā. Es tūlīt parādīšu vēlreiz. Ok. Es no aplieku. Dāvai. Tieši saprotat, kā pārvietot rokas. Jūs varat jau mēģināt kaut ko izveidot. Jūs uztaisiet. Es iemācījos tā saucamu pulfu tikai pēc tam, kad es iemācījos apļus. Tāpēc man ir diezgan grūti pastāstīt par teoriju, jo es vienkārši pamēģināju un man sanāca, un tas nav grūti. Nebija grūti, un tagad man nav grūti. Bet, ir bet. Darīt to vajag, ja iziet no apliem, kad ir krietnis ātrums, vajag bišķiņ samazināt ātrumu, jo lielajā ātrumā var tevi izmest ārā. Tāpēc kā tā izskatās? Te ir slīdnis. Es uztaisīšu apli un parādīšu, kā es samazinu bišķiņ ātrumu. Tā sanāca. Tas taisam, mums ir inercija. Te vajag apstādināt plecas. Mugura taista. Nevajag pacelt dibenu gaisa. Var, bet nevajag. Un līdot ar priekšu pleci. Tas ir grūti, tā ir grūti. Vajag iztaisnot. Pirmais iet kājas, pēc tam rokas. Principā tas ir viss. Papildus vingrinājumi, lai saprastu vulfu, man liekas, ir vienkārši skramblis. Rokas turam te, kad mēs taisam skramblu. Rokas nāc te bišķiņ tuvāk un kad mēs taisam vulfu, arī rokas būs bišķiņ tuvāk. Un saglabājam līniju, nevajag šī tādi darīt, ja? Tas ir ļoti svarīgi visiem, gan par vulfu, gan par skramblu. Plecas uz priekšu, saglabājam punktu, ja? Un vienkārši ejam. Rokas tuvu. Lai dara. Varat pamēģināt, vienkārši pastaigāt apkārt.